2012. gada sākumā Latvijā dzīvo nedaudz vairāk kā 2.217.000 iedzīvotāju. 3/5 no tiem ir latvieši, pārējie dažādu citu mazākumu tautību pārstāvji, kurus nereti mēdz devēt vienā vārdā par krievvalodīgajiem. Mūs visus vieno viena zeme – Latvija. Valsts, kuru katrs šeit dzīvojošais sauc par savām mājām. Bet kā mēs sadzīvojam ikdienā? Kas mūs vieno un kas šķir? Kur mēs iepērkamies un kā mēs atpūšamies? Ko mēs lasām, klausāmies un skatāmies? Latviešu valoda nav viņa dzimtā valoda. Neierobežot citu cilvēku izvēles brīvību. Mēs visi esam cilvēki. Savā dziļākajā būtībā vienādi vērtīgas būtnes, katrs ar saviem izaicinājumiem un tiesībām īstenot savus sapņus. Katram no mums ir iespēja augt, īstenot mūsu garīgos uzdevumus. Tas nenozīmē meklēt vienkāršotas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, bet mācīties kļūt redzīgākiem, saprotošākiem, atvērtākiem, iecietīgākiem, vairāk realitātei pamodinātiem cilvēkiem. Mācītāja Jura Rubeņa iedvesmotais labas gribas manifests aicina pārspēt pretrunīgās pagātnes pēdas, atsacīties no rēķināšanas, kurš vairāk vainīgs un mācīties piedot. Tomēr arī 21 gadu pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas aktuāls ir jautājums, vai maz mēs esam gatavi savstarpējās sapratnes un iecietības radīšanai. Iepriekšējā sērijā skaidrojām, kur meklējamas savstarpējā aizvainojuma saknes un vai pretrunas starp latviešiem un krieviem tiešām ir tik nepārvarams. Ja skaidrs, ka tur ir, man liekas, appusējs aizvainojums. Un tas aizvainojums viņš pat nav tik daudz manā paudzē un tais cilvēkos, kas jaunāk par manīm, viņi vienkārši kā tādi rupori atkārto vecāku domas. Piedot var tam, kurš lūdz piedošanu. Nevar piedot tam, kurš nelūdz piedošanu, vēl jau vairāk viņš vispār neuzskata, ka ir nodarījis pāri. Neviens cits jautājums nav tik ļoti ass, kā šis nacionālais jautājums, jebkurā tautā, jebkurā nācijā tas tā ir. Šī integrācija aizgājusi īstenībā tajā, ko Krievija sauc par sarafānu integrāciju, proti kultūras biedrības, tradicionālās dejas, kori, un tas tika uzskatīts par integrācijas rādītāju. Ne jau visos bēdos Krievi ir vainīgi. Mēs esam ļoti labi kaimiņi. Saprotot, ka vienīga vieta, kur var dzīvot latvieši, tā ir Latvija. Bet mēs arī šeit esam. Aita beidzi, ka tu man nesaprast, nu lūpām lasi, glūpā no klasi. Варейте, налейте, да понимаю я, за понимание отвануюсь. Варейте, двойной налейте, да понимаю я, за понимание. Ir skaidrs, ka valsts līmenī patiesa integrācija nav notikusi, taču tikpat skaidrs ir arī tas, ka sadzīves līmenī īpaša problēma starp latviešiem un citautiešiem nav. Latvijā ir tradicionāli augsts etniski jauktu ģimeņu īpatsvars. Aptuveni 20% latviešu un 42% krievu stājas laulībā ar citas tautības cilvēkiem. Ģimenēs, kur viens no vecākiem ir latvietis, otrs krievu valodā runājošais, bērni parasti runā abās valodās un nekādu problēmu tajā nesaredz. Tēvs ir latvietis, māte ir krieviete. Un tikai nesen, kaut kad man tikko burtiski bija ar tēvu saruna, kā reiz visu šī referenduma sakarā, mēs tur kaut ko runājam, viņš saka, tad, kad viņš izvērtēja precēties vai nē, un viņam tas jautājums bija ļoti sāpīgs. Viņš nezināja, kā būs, jo viņš nāca no vides, kur bija tikai latvieši. Ja. Tagad tā jauktā ģimene, kā un ko, un beigās viņš saka, viss bija forši. Tad, kad es jau piedzimu un jau kaut kā daudz maz apzinājos sevi, es atceros, ka es ar mammu runāju jau latviski. Bet brālis, savukārt man ir pusbrālis, 10 gadu vecāks, kuram tēvs ir krievs arī. Un es ar viņu no bērnības runāju krieviski. Dzīve tagad arī viss arī salika pa saviem plauktiem. Mana meita, krieviete, sāk strādāt visu laiku arī latviešu kolektīvos. Vīrs ir latvietis. Tagad meitiņa aug, kura jau saprot abās valodās, gan krieviski, gan latviski. Drīz jau nāks vēl valodas arī. Un viņa būs ļoti bagāts arī cilvēks. Mazais cilvēciņš, viņa būs ļoti bagāta no tā, ka viņa zina daudz. Un dēlām tagad draudzene ir latviete,
Un nav nekādas problēmas. Un mēs ģimenē tā arī runājām, tad, kad visi kopā arī sanāk, vai latviski, vai krieviski. Nu, mēs viens otru ļoti labi arī saprotam. Ne tikai latviešu un krievvalodīgo laulības nosaka valodas lietojumu ģimenē. Pēc robežu atvēršanās ar plašo pasauli arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju savu otru pusīti satiek citās valstīs. Kāds tad ir rezultāts? Rezultāts tā ir mana ģimene. Ja? Man ģimene, kurā ka viņi visi sanāk kopā, man ir 2 mazmeiti, jā, ar savu vīru. Tad tur es pa visu to, ka mēs tur sēžam, tur pusdienas vai kaut kāda mums tur kaut kāda pasēdēšana kopā, tad es esmu vienīgais, kas tur paretam, kad 2 vārdus latviski. Saruna valoda ir angļu jau. Ja? Meitenes abas 2 mācās, viena ir Ņujorkā, viena tūlīt tas laižās prom, tā tālāk, jā. Vīrs ir dānis. Tad tur mans sieva paretam krieviski, pa krievi mums ir šitā, bet mēs nekādas problēmas šeit neredzam. Ne? Es ļoti labi atceros, ka man tēvs vienkārši strādnieks, viņi visi mājās pārvaldīja vācu valodu tajā laikā. Vāciski ļoti daudz runāja. Ja? Un tur bija atkal, zinām, 800 gadu bija arī nospēlējuši savu valodu. Lielai daļai šeit dzīvojošajiem citu tautību pārstāvjiem latviešu valodas apguve problēmas neradīja jau padomju gados un nerada arī tagad. Taču dati par latviešu valodas zināšanu nav visai iepriecinoši. Šobrīd 48% Latvijā dzīvojošo citautiešu valsts valodu prot labi, 27% viduvēji, 16% ir pamatzināšanas, bet latviešu valodu neprot 8%. Labāka situācija ir jauniešu vidū. Vecumā no 17 līdz 25 gadiem latviešu valodu labi prot 64%, bet viduvēji 30%. Kā ikdienā notiek valodas apguve citautiešu vidū? У меня мать, она полька, она вообще по-латышски не говорила, да? Она с детства на польском языке с бабушкой, с дедушкой, с мамой, с папой. А после того, как она пошла учиться в школу, она начала говорить по-польски и по-латышски. Она сегодняшний день говорит свободно по-польски и по-латышски, и по-русски, потому что во время работы в Советском Союзе она работала в русскоязычной компании там. Вот, и поэтому, скажем так, я вам могу на опыте своей семьи сказать, во-первых, польский, ни одного слова по-латышски. Потом она пошла в школу, соответственно, выучила латышский, выучила досконально, она пишет без ошибок и все в порядке, да, и, соответственно, приобретенный язык, она пишет с ошибками, тоже умеет писать, потому что она на русском не училась, вот, соответственно, русский язык. Man bija brīnišķīga skolotāja, latviešu valodas skolotāja arī Jelgavā. Un es neteikšu, ka es biju vienīgais, bet man ļoti patīk arī mācīties. Un joprojām vēl arī dzejolītis ir pašā Rīgas vidū, piemineklis un tā tālāk. Bet tas ir no tā laika. Jūs ziniet, man bija ļoti grūti, tad, kad es biju Sarātovā arī. Es jūtu pilnīgi, kā valoda zūd, ka man nepietiek. Un nav ar ko arī runāt latviski. Ko es darīju? Ja man bija brīvais laiks, tad es braucu uz Maskavu un gāju pie vilciena. Dzirdēju, kas runā latviski, un pie pavadoņiem pārsvarā tas ir bijis arī. Es pienācu arī klāt un prasīju, labdien, kāds laiks ir Rīgā? Bet atgriezoties uz Rīgu, atpakaļ uz Latviju, jā, protams, man nebija valoda tāda līmenī, kā viņa bija pirms braukšanas uz Krieviju, bet vajadzēja arī mācīties. Līdz 9. klasē, manas zināšanas latviešu valodā bija pašvakas, jo padomju laikos tā bija lauku skoliņa, Mežāras pagastu skola, un kā latviešu valoda mēs ejam malku krāmēt šķūnī. Kā latviešu valoda papīrīšus apkārt salasīt skolai, vai puķītes izrāvēt, vai vēl kaut ko. Un es gribēju nevis kaut kādā tehnikumā kaut kur mācīties, bet studēt, un gāju uz vidusskolu, un jau bija Jēkabpils vidusskola.
Un tur man bija fantastiska skolotāja, Silvija Klimenķivna, kā es tagad atceros, jā, bet tiešām fantastiska skolotāja, latviešu valodas skolotāja. Un pirmajā mēnesī es sēdēju, es lielāko daļu nevarēju saprast. Šī skolotāja tiešām ieinteresēja un palīdzēja. Un pa 2 gadiem, 2 gadi, 3. gadā mums bija jau cita skolotāja, visas zināšanas īstenībā tika ieliktas vai iemācītas, nezinu, sauciet kā gribi. Я приехал и знал язык только по пенс, майзе, понимаете? Да, вейкалс, понимаете, все. И я уже эту историю рассказывал, что пришел ко мне Лаурец Гундерс и предложил тогда сниматься в фильме был, и фильм сняли «Территомба», был спектакль в Четыре Балты Крекли был, спектакль «Территомба». И он говорит, ты будешь? Я говорю, да, буду. Он говорит, ну, если что-то не поймешь, ты меня за руку возьми. Я пришел в Национальный театр. Мы там репетировали. Я пришел, и все говорят на латышском на репетиции. Я покрылся испариной от страха. Я понял, что я сумасшедший. Я ничего не понимал. Я его взял за руку. Закончилась репетицию, он не заметил. Он говорит, тебе что-то непонятно? Я говорю, мне ничего не понятно. Потому что ты не знаешь язык? Я говорю, нет. И ты будешь репетировать? Я говорю, да. И я играл этот спектакль. Это было очень сложно. Это было очень сложно. Но я не зубрил, как говорили, зуб говорит. Я по подстрочнику, я знал каждое слово, я понимал все. Но сейчас мне говорят, мы не про ту цену показывают по Первому каналу. И говорят, как ты тогда говорил, ужас, такие паузы, так сложно. Но сейчас это другое дело. И какая радость понимать, какая же это радость. А что ваши коллеги думают или говорят насчет того, что вы снимаетесь на латышском сериале? Они говорят, Яков, ты знаешь, у тебя появился латышский акцент. Turpinājumā skatieties. Ģērbtuvē jūs arī varat redzēt, tur ir mūsu pēc tam